Lai pārstāvētu reģiona uzņēmēju intereses, pašvaldības veido dažādus uzņēmēju darbības atbalsta mehānismus. Sekojot citu pašvaldību piemēram, arī Madonas novada pašvaldība ir izveidojusi uzņēmēju darbības atbalsta un attīstības nodaļu. Par nepieciešamību uzlabot pašvaldības komunikāciju ar uzņēmējiem Madonas novadā tika runāts jau sen. Uzņēmēji pašvaldībai pārmeta nepietiekamu vietēju uzņēmēju interešu lobēšanu, savukārt doma aicināja uzņēmējus nebūt kūtriem un pašiem nāk klajā ar saviem ieteikumiem. Uzņēmēja iniciatīva bija tāda, ka pēc vairākām tikšanās reizēm mēs jūtām, ka uzņēmēji prasa kaut kādu šādu veidu mehānismu, bet tas, kā to izdarīt konkrēti par nodaļu, tā jau bija mūsu iniciatīva. Uzņēmēji vienkārši pacēla šo problēmu, ka nedaudz pieklibo saikne un sadarbība starp pašvaldību un uzņēmējiem, un pašvaldība vienkārši atrada risinājumu uzņēmēju nodaļas formātā. Viņi bija vajadzīgi jau sen, un ir liels paldies, ka pašvaldība ir izrādījuši šo iniciatīvu un ir izveidojuši šo nodaļu, kas varbūt bija jāizveido pašiem uzņēmējiem un jau krietni laiku ātrāk. Aizvadītā mēneša laikā nodaļas speciālisti ir uzsākuši darbu pie informācijas apkopošanas, veikuši situācijas apzināšanu. Pirmais darbs bija apkopot vispār informāciju, cik mums to uzņēmumu ir un ar ko viņi pārsvarā nodarbojas. Tad tas pirmais secinājums salīdzinot ar citiem novadiem ir tāds, ka mums tādu ļoti lielu uzņēmumu nav, bet ir daudz mazo un ir daudz vidēju uzņēmumu, kas strādā pietiekoši labi. Un pārsvarā tā pamatnodarbošanās ir lauksaimniecība, kokapstrāde un ir diezgan maz ražošanas uzņēmumu, kas nodarbojas tieši ar ražošanu un eksportu. Šobrīd mēs apkopojam tos nekustamos īpašumus, kas ir pašvaldības pārvaldībā, ne tikai pašvaldības, bet arī privāto pārvaldībā. Mēs apkoposim informāciju par visu Madonas novadu, lai mēs varam piedāvāt investoriem to kopēju sadalītu ainu par to, kāda īpašuma mums ir pieejama uzņēmējdarbības uzsākšanai. Tas ir viens. Otrs punkts ir tāds, ka mēs mēģinām palielināt Madonas novada ražotāju sortimentu Madonas novada lielveikalos. Šodien, piemēram, ir tikšanās ar Maksima Latvija iepirkuma departamenta direktoru. Tiekamies mēs no nodaļas un paši ražotāji. Un tā kā 13. tikšanās. Ko no jaunās nodaļas gaida uzņēmēji? Novada lielākais nodokļu maksātājs Kokapstrādes grupa uzskata, ka galvenais ir informācijas aprite un sadarbības iespējas ir ļoti plašas. Tā var būt gan sadarbība ar pašvaldības uzņēmumiem, tā ir infrastruktūra, tā ir sadarbība ar valsts iestādēm, tā ir uzņēmēju apvienošana tālākai darbībai vai atsevišķu projektu organizēšanai, tā ir nākotnes plānošana. Tas ir ļoti plaši iespējams sadarboties. Mēs nezinām, kas notiek blakus pagastā. Tāpat jaunie uzņēmēji, uzsākot uzņēmēju darbību, varbūt viņš vēlās audzēt aitas un nezin, ka 10 km tālāk šīs aitas jau tiek audzētas. Tīri kā jebkurš iedzīvotājs, es nevēlētos pati meklēt informāciju par to, kurš ražo manā novadā. Es gribētu, lai visa informācija tiek apkopota, lai viņa ir pieejama. Kā Madonā turpmāk veiksies pašvaldības un uzņēmēju sadarbībā, laiks rādīs, taču priecē tas, ka šajā jomā jau spērti pirmie konkrētas rīcības soļi.